Supernova uzņems Daugavpili. Sagaidām virslīgas 16. kārtas maču starp Rīga un FK Tukums 2000. Jā, nu Ingars Pūlis diezgan liels iztrūkums. Bumba atpakaļ savā rīcībā. Viltīgi piespēl šoreiz Pēņa. Centās sadresēt un tālāk jau stūriņa varoņdarbs paglāb no. Spēles, ja mēs runājam par sevis pierādīšanu, arī par rehabilitēšanos, jo iepriekšējais mačs pret RFS ļoti neizdevās. Rēvos stūriņa 4 no 5 ielaistiem vārtiem, kuri varēja arī nebūt. Tā sacīja Kristaps Dištars pēc spēles. Tagad Stūriņš pirmoreiz labi iesaistās šajā mačā. Izspēlē stūru sitienu Rīga. Tāls sitiens un ir vārtos! No Stūriņa rokām lido vārtos. Un lūk arī par šo principialitāti un rehabilitēšanos Grimaldo. Viņš iepriekšējā mačā cēla bumbu sodlaukumā, tagad izvēlē. Atzīmēs skāra ar pirkstiem bumbu Stūriņš. Šķiet, ka neviens cits pa ceļam, neskar. Un bumba devītniekā. Jurkovskis šeit ar rezultātu piespēli. Tukums, skatīsimies vēlreiz atkārtojumā, ļoti pieklājīgs. Tur gan bija diezgan daudz spēlētāju priekšā, taču nedomāju, ka tas būtu bēdīgi. Tukumnieki izskatījās pret Grobiņu Liepājā 0-2 zaudējumā. Šeit ir konkurētspējīgs puslaiks, es teikšu, no Kristapa Dištara panākums arī Tukumniekiem. Atceramies pagājušā sezona 2-1. Iespēl sodlaukumā un Ramires tagad gan ir precīzs Režinaldo Ramires. Gomu redzam izspēle labajā flangā. Un Ramires aiziet prom no Rogova. Atkal varam izcelt kādas piespēles dāla.